Nu tā, šodien ir 2009. gada 3. augusts, un pēc 10-15 minūtēm jādodas ir uz poliklīniku, kur dakters Trautiņš parādīs, kā izmēra cukuru līmeni asinīs. Vispirms jūs izņemat strēmelīti. Izņemat strēmelīti. Ar bultiņām pa priekšu ieliekat šeit. Aparāts automātiski ieslēdzās un parāda kodu. 020. Jā, kā kurai strēmeļu kastītē. Šai ir 020 un tas kods sakrita. Un tad, kad parādās ekrānā mirgojošā siņspilīte, jūs durat pirkstā. Tā, tad es paņemu jūs durat pirkstā, nospiežat vispirms šo te. Tātad. Jā, vispirms nospiež šo. Pildspalvu uz to. Jā, tad liek pie pirksta galā. Pieliek pie gala un tad šito dzelteno. Un tad spiež šo dzelteno pogu. Jā, es vienkārši savā pirkstā nedošu. Un tālāk un tad jūs liekat asins piliet un tā viņam uzreiz jā. 5 sekundžu laikā ir atbilde. Jā. Pēc tam jūs strēmelīti vienkārši. Izņem ārā un viņš automātiski izslēdzās. Nu šobrīd, par cik mēs otru mērojumu netaisījām, viņš neizslēdzās. Viņš automātiski izslēdzās. Cik tad pirms ēšanas, jā, no rīta? Jums jāmēro no rīta pirms ēšanas un jāmēro ir arī 2 stundas pēc ēšanas. 2 stundas pēc. Jūs lietojat abus medikamentus. Tas ir katru reizi? Jā. Katru reizi pirms un pēc? Nē, nu 2 reizes dienā. 2 reizes nedēļā, 2 reizes dienā, katru dienu nevajag. No rīta un vakarā. No rīta pirms ēšanas? Jā, 2 stundas pēc ēšanas. Nu, tā var vispirms ir pirms ēšanas un tad 2 stundas pēc ēšanas. Tas nozīmē pēc pusdienām labāk. Var arī pēc pusdienām, jā, vai pēc vakariņām. Un noteikti 2 reizes nedēļā pamērojot, jo cukuri jums ir augsti. Noteikti ir jāievēro diētu uz kartupeļiem, griķiem, maizi, ogļhidrātus saturošiem. Jā, tur ir 2 kartupeļi vienā ēdienreizē. 2 vidēji liela kartupeļi vienā ēdienā.
Ierakstījusi, jā. Varētu kādreiz Nu, atsūtīt. var paklausīties tagad. Ja es zvanīšu beigustā, papu saki mammai pats, 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 papu saki mammai pats. Sorry, viņš ir beigts. Un nevar beigt. Dziesma beidzās. Viņš nevar beigt, jo viņš
viņš ir beigas. Lai dzīvo dziesma. Uz to mums atpakaļ, šo mums atpakaļ, Nē, šito nevaru vairāk. Arti, tu esi draugos? LNT? Nē, neesmu. Es gan esmu. Bet Par to. Tas nav galvenais, par to, ka mēs esam draugi. Arti! Rutkas! Tu dzirdi mani? Pilnīgi obligāti. Es pašu puikā. Klausies, Jāni, kā tu man apsveic? 1900. gads ir tas beidzies, tagad ir 2009. gads, un Einārs dejo sambu kopā ar sarmu, mēs visi dziedam. Daudz ir laba, daudz ir arī skumja, bet katrā ziņā mēs visi esam kopā, un tas ir svarīgi, būt kopā, un tad mums viss būs labāk un veselāk. Paldies! Paldies! Tas, kas pārstāvjām var pierakstīt, ka ir palieli lieli sastāvi, un ka caurmērā divbalsība ir stabila. Un vairāk kori arī tādās klasiskās šaktēs tērp uz lomos, bet bija vēl katrs arī iespēja izcelties ar labiem risinājumiem, ar vestītiem tā tālāk. Ja par tādām profesionālām lietām, tad vēlējā formā es gribētu vienkārši tā pasacīt. Vismaz mani jaunība saistās ar to, ka mēs ļoti pieturējamies pie tā principa, ka zēnu kors, ja viņš var ieliksmot un priecēt klausītājus un arī paši sevi, tad ar izkoptu galvas reģistru, ar galvas toni, ar skanējumu, sevišķi, teiksim, otrajā oktāvā, viss kožu skan. Un tam es arī pārsvarā veltīju savu aktīvo laiku. Un te man dažkārt likās, ka ļoti liels uzsvars tiek likts, lai zēni dziedātu vīrišķīgām balsīm. Un tas varbūt nav arī nekas slikts, un es to negribu apstrīdēt, varbūt arī tā var ar puikām. Bet grūti no tā samās pozīcijas, ja mēs pieredzinām šajos toņus, zemos toņus dziedāt tādu veču balsi, vienkārši ir grūti tikt augšņās. Un tad devalvē tas biezais tonis. Man tad tas vēlējums, ka jūs turpmāk veltīt arī vēl lielāku uzmanību pirmās balss vienkārši temporālam spožumam. Citādi, manuprāt, mums ļoti labi rezultāti kopumā. Un es gribēju ļauju izteikties daudz jaunākiem speciālistiem. Es pirmkārt, paldies visiem, es tikai varu aprīnot to ikdienas darbu, ko jūs veicat, jo, man liekas, tas ir aprīnas vērts vienkārši ļoti grūts un sarežģīts. Bet ir tā, ka mums ir jāvērtē un kaut kādi punkti jāsaliek, nevis kaut kādi, bet precīzi un pareizi punkti. Un līdz ar to ir kaut kāda secība un labāk ir mazliet sliktāk. Es no savas puses gribēju vērst jūs uzmanību uz vienu lietu, ka pēc tam nonākot kopā estrādē cēsīs ir tā, ka dažās dziesmās ir grūti pārmācīt dažas lietas uz vietas. Tas attiecās varbūt šoreiz tīri konkrēti uz Jāņa Lūsēna maigi dzelošo rožu prom, kur ir ļoti daudz un dažādas interpretācijas 16 daļu un 8 daļu attiecībām sinkopēs. Tur ir gandrīz, man liekas, pāris kori bija, kuri
dziedāju tā, kā ir notīs. Vienkārši pēc tam mums estrādēm būs grūti, ja jūs varētu vēl pasēdēt pie tās vietas, padomāt un varbūt izlabot, kam tur ir ieviesušās kļūdas, jo pēc tam tur būs diezgan raips tas koku iespējas. Jā, un pati māte arī. Pati māte, tas dalītais 5 un 6 astotdaļu taktsmērs, tur bieži vien mēs sākam to dziesmu tā kā ar uztakti, un to 6 astotdaļu taktu mēs pārtaisam vai pa 7 vai pa 8 vismaz astotdaļu taktu, tur arī var būt. Nu, un, protams, arī drusku jāuzmanās ar tempiem, jo ir bijuši vienkārši tādi piedzīvojumi, ka tas puišai lielais kors dzied vienkārši tās spītīgi pusi dzied tādā tempā un tādā tempā. Nu, vienkārši drusku pirms vēl visām atbildīgām braukšanām var vēl tās lietas caurskatīt. Tā, paldies visiem, un es jums vēlu veiksmi. Paldies. Kurš daži vārds tikai. Pirmkārtām, es arī jūs apsveiktu to, ka jūs turpiniet atrasties sarkanajā grāmatā, jo tā ir zēna kora dzīve, tiešām tāds ir. Lūdzu, nepametiet šo grāmatu, mēģiniet kopt viņu projām tālāk. Tas ir ļoti būtisks, vitā svarīgs mūsu dziedāšanas tradīcijas izdzīvošanas jautājums, ko jūs dariet. Un es priecīgs, ka mēs varēsim šogad tikties ar daļu no jums divreiz, vienreiz Cēsīs un ar daļu no zēniem 500, laikam bija, paldies viņi runāt daudz, 500 apmēram zēniem arī lielajā estrādē dziedot vienām kalkatā. Tā kā es jūs novēlu turēt šo spriedzi, kur jūs doties zēniem vērtējumā. Manuprāt, es vadījos pēc tās principu, ka pirmā pakāpe ir interesanta. Laba kora ar stāvot socializētu ansamblu un skaidru divbalsību. Otrā pakāpe ir kora, kur muzicē varbūt vēl ne tik atraisīt, bet tādā ziņā ir ar tendenci uz to, ka arī šeit divbalsība tomēr sadzirdam un sajūtam. Un trešā pakāpe mazliet tomēr ir reāls problēmas tieši ar šīs otrās balss sadzirdēšanu. Un tā ir tā lieta, kas jātīst. Mums jau priekšdienās ir labi ziniet, tā ir tomēr 1. un 4. klašu darbs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tā harmoniskā dzirdes sajūta. Ja viņi nav, tad tas puisīt tomēr maldās par tām skaņām nekādu un to otru balsu sadzirdēt, kas sajūst. Es ļoti lūdzu jums, cik vien iespējams, vai sev pašam piespiest to darīt, vai lūdzu savus kolēģis skolā, kas strādā 1. un 4. klasēnī, vai vienkārši tādu pievērst tik maksimālu uzmanību, lai mums nebūtu šās rūcēju balsis, vēlāk arī vīru balsīs, jo tomēr ne visi kļūst par pirmiem tenāriem, un visi kļūst tagad ar tos pirmās baldziedātājiem. Mums arī Cēsīs, droši vien tā būs lielākā problēma, to mēs paši dzirdēsim tieši šī pārsakapelā dziesmītes, kurās noteikti, es nezinu, no kuram no mums būs tas grūtākais uzdevums, faktiski diriģēt tieši šo muziku, atrast tajā maksimāli daudz prieku, jo, manuprāt, tā bija operas, jo operīts ir ļoti izdevušās, jums nav komplicēts, arī pašā laikā tās iespējas, kā vērnām šo otru balsu balsīt. Nu, tas ir tas grūtākais mums uzdevums, jo Cēsīs noteikti mūsu svētkiem tiks pievērst ar lielu uzmanību. Tur ir vairāk notikumi. Pirmkārt tas, ka zēni dzied, otrkārt tur būs iesaistīt diezgan daudz populāru mākslinieku, kas jau pievēlkotas par sevi uzmanību, tā kā būs arī relīzes presē un visur citur. Mēs varēsim dzirdēt par saviem svētkiem ļoti daudz ko un būtu liels prieks. 60 Ko lai darīja? Sastāvēs dežūrai kāpiņš. Bļaujams. Mākslinieki nebija tik lepni un piesmēja arī dārziņu skolu. Tava roka spaina. Aizsedz visu. Un sāk drebēt roku. Nu, atskaite, ja teikt tā, atzīmes vēsturē. Kontroldarbs. 4, 3, 2, 2, 2, 2. Bet ar citiem arī tika. Tas bija lavīnveidīgi. Tas bija. Tā bija visiem. Zini, tur vēl kādam trāpīja. Nejauši. Mani tas var vienreiz ne par ko. Pusdienām man arī bet ēd maitu tāds. Jā. Nu kā jums tad, es ceru, ka jums viss tā kā labi ir vispārīgi. Zvans skolotāji Pulmanei.
Jā, un kā jums ir Pasties, parkets nav vairs. Kāpēc? Jau viss jau izlausts, jā? Izbradāts. Jā. Silvijā. Čau, Jaunīt, es vienmēr esmu laikā. Es ka vienu gadu tikai. Šita jābildējas. Es atceros, šitas pārrāvums bija arī toreiz. Pārrāvums? No? Tiešām? Te parasti uzrāvu kaut ko. Tur vēl tavas, kā saka, ir tavas gaļas gabaliņi. Šeit kādreiz atceries, šita neida vien bomžu kāpostas. Atceries no miskastes? Tu neatceries? Tu laikam neredzēji? Te bija kalniņš, kur es ļoti lejās. Jā, šitai mēs krosus skrējām, atceries? Šitai tu biji finišs tur, atceries? Te bija miskastes vispār, jā. Es filmēju šos burtus. Ķīmijas. Atceries, Plaksins ienāca. Mūzika jau tas pats, kas ķīmija. Vai nav, Plaksins ienāca. Tas pats. Un uzzīmēja uz tāpēles formulu. C2H5H. To zināji. C2H5H. Tā nav sēskāp, nav. Viņš saka, это каждый должен знать, это винный спирт. Atgriežamies bērnībā, vai ne? Ja gribētu, vai ne? Ev, šī tik maziņa. Viņa bija lielāka, man liekas. Kakums, galdiņš, galdiņš tagad ir. Kāpēl. Jā, tas ir nākamajām paudzēm. Ko vēlējums tā? Vai, kas? Jā, tu biji blakus sarmu ar sarmu. Tu tur biji, jā. Toreiz bija 3 rindas. 3 rindas, un kaut kas šitā es esmu jānos. 3 Sporta zāli. Nekas. Karsti? Nē, nekas. Mēs jau te ilgi nebūs. Bet šī likās, ka garāka klase bija, vai tikai tik īsiņa bija? Mums, ka bija garāka. Nē, pa vidu. Šitā pat. Varbūt tā siena ir bišķiņa pa vidu. Nav? Jā, nē, vienkārši mēs bijām mazāk. Mēs bijām visi. Nu jā, citas sajūta, tagad arī cita. Pretī bija tā plašā klase, un tur tā mums mācība teiks vadītāji pasniedz krievu valodu. Tur pretī. Jā, viņiem kabinets tur bija. Tu priekšā jā. Kurā gadā tu beidz? Kur? Es beidzu 89, bet es esmu baletnieks. Jā, tā es arī. Es esmu dzērus dēru, zem Palmēra, dzēru. Tā man mamma. Nu, kā tas sauc? Jānis Žerbiņš. Žerbiņš Jānis. Žerbiņš. Žerbiņš. Es sāku atcerēsies. Labi. Nu, re, es viņam parādīšu tev, lai tev. Jūs arī? Nu jā, viņi rītdien būs kaut kā taisās braukt te. Viņi dabūja šito pensiju lielāku. Tas kaut kādi bija likumi. Jā. Atkal jūs neko neziniet šodien. Vecais vīļas no pagājušā gadsimta. Diezkas, es esmu vīlies, es domāju, būs labāk, zini. Vispār diezkas nav. Šeit bija sprādziens. Zrif.
Jau nocēl. Jau ir iespējas, jau nospējas. Skaties tajā. Visiem jābūt gaismā, Skaties tajā ekrānā. bet skatāmies it kā drusciņ uz to pusi. Nē, tā lai var paņemt Nevis, lai vienas... Es redzu. Pamājā visi Janki. Nē, šitās. Jā, tā Jānis varēs. Ir? Es pēc šito. Ko? Šito. Jā, viss kārtībā. Šitas ir stops. Pauzi. Nāca mums. Fonotēka. Izraēlā sen jau. Viņš arī solfedžo pasniedz arī. Viņš tur jau... Nē, viņam tur visādi gāja, bet viņi pieņēma. Beigās Izraēlas valsts pateica, jā, tu dēra, zini. Apšaut bija viņa tautība. Nē, nu viņi jau tā nedod ne pa ko. Jābūt tiešām. Tas taču briedas klasa. Tautība, jā? Brieda bija 10. klasē. Šitā bija Reimers. 12. bija Jofe. Reimer, a te bija Jofe? Kas te bija? Es tik Jofe atceros, ka te bija. Ko tagad prasīs? Kas šodien uzdots? Šeit jūtas nekā kamera. Šeit es uzdošu. Te man nāk. Nevis, kur būs riņķi? Kas man uzdots? Šo gulbīti man uzdošu. Piecēlēs tajā, pavisam nelājā. Jā, sabojāja divu. Sabojāja man tādu kartušu. Jā. Tur pārējie. Pareizi, kur mēs? Otrāds numurs. Es izstāstīšu. Ko? Mēs muzeju. Par gulbīti. Tas ir no žetonu vakara, kad trešais kurs bija uztaisījuši. Tur visādi tekstiņi, šausmīgi interesanti vienmēr žetonu vakara. Un pēkšņi viens vijonieks no trešā kursa, Jāša Boroteckis, ar šito gulbīti šitā te uzpeld. Un tur un taisa tādu scenārijas, ka tur ir kāds gulbīts palīdz apminēt tēmas mūzikas literatūrā, jā, tas ir Lohengrīna gulbīts, kas viņu atvēd, jā. Un tad otrā pusē veltījums, un tad tas Jāša saka, šo gulbi mēs dāvināsim skolotājai Guntai Trejai, un tad tur ir veltījums, ka lai tēmas vienmēr varētu atminēt, pirms viņas ir sākušās. Tāds pašs superīgs. Tur vēlsījums, tur tāds mīļš un tāds pēc. Es iedomājos, ka tur sēž kaut kā tāda jauna čalīša un vienīgs, kas domā, ka tā vecā skolotāja būtu tā nebūtu. Nu, nav viņam tāda nemaz tik vecu. Jā, tā vecuma. Mēs esam seni. Vidējās paudzes vienība. Nē, bet tā neko. Tas galvenais bijuši tā zem. Viņi iztaisīja tādu ansamblu, ka tāds studējošā jaunatne un bišķiņba, kas beiguši tikko, viņiem nebija kas spēlēt, vajadzināja mani. Nu, es tur, teiksim, tā vizuāli, tas iekļāvot diezgan labi. Ja ne tā, Nevis prasīs zinu, bet tas tā varētu būt. Nē, tas tā. Un tagad galvenais tam pienācis to koncertu, vienu man kolēģi no orķestra, viņi sēž, un bija divas tāds no dārģīs skolas kaut kāds čelists, sēžot priekšos, kur tā vecā guļāna? Ne, tā vecā guļāna arī tiešām laikam viņām visliekos veci. Kāpēc tā nejūtos? Zāne, tu nekad nebūs veci, tev tāda pat humora izjūta. Super. Nē, tiešām tā, cik vienalga, cik
Nakts attēls jau ir. Jau visi piedzērušies. Zem galda guļ. Kas tur zem galda guļ? Jaunais Vilnis. Einār, pasties šur. Einār, pasties man acīs. Einār, lūdzu. Viss, paldies. Kā man mēģināja